Latvijas sabiedrībā daudzi uzdod jautājumu, vai Rail Balticai pietiks naudas, vai mēs nesāksim un nepārtrauksim šo projektu kaut kur pusceļā, vai uzbūvēsim līdz Rīgai, vai mums pietiks naudas stacijas, kāda dzelzceļa tilta pabeigšanai, vai jebkad vispār mēs šo projektu pabeigsim un Eiropā nokļūsim. Šāds jautājums šobrīd, es pat teiktu, nav īsti aktuāls, jo šobrīd Eiropas Savienība ir piešķīrusi pietiekami finansējumu, lai mēs varētu sākt Rail Baltica pamatrases būvniecību. Un šo būvniecību veids gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan arī Latvijā, principā vienādos tempos. Un arī līdzekļi visām trijām Baltijas valstīm tika piešķirti principā vienādi. Šobrīd neviens ilgtermiņa TEN-T lielais projekts Eiropas Savienībā nevar teikt un nevar apgalvot, ka viņam ir piešķirta vai rezervēta visa nepieciešamā nauda. It īpaši ņemot vērā to, ka šī būvniecība notiek 3 Eiropas Savienības programmēšanas periodos. Šobrīd mēs apgūstam naudu, kas bija domāta līdz 2022. gadam, tad nākamais periods ir līdz 2027. gadam, kur mēs visu naudu vēl neesam saņēmuši, un periods, kurš vispār nav sākts budžetēt, tas ir no 2027. gada. Tur Eiropas Savienība vēl nav izlēmusi kādā veidā un pēc kādiem principiem līdzekļus sadalīt. Šādiem te projektiem, kā Rail Baltica projektiem, ir jāstartē Eiropas Savienības konkursos un jāsaņem līdzekļi būvniecības procesam secīgi vienu pēc otra. Es uzskatu un domāju, ka mums ir jābūt pietiekami aktīviem, labiem lobētājiem Briselē, visos citos koridoros, lai Rail Baltica projekts varētu labi nostartēt salīdzinājumā ar konkurējošiem šādiem te lielajiem Eiropas Savienības infrastruktūras projektiem. Un tad, ja mēs parādam arī labu progresu ne tikai runāšanā, bet arī darīšanā, būvniecībā, tad mēs varam pretendēt uz Eiropas Savienības finansējumu.